brīdināšanas sistēma. Vēlāk sapratīsiet, kāpēc tāds nosaukums svēturnai. Bet pāris reizes ir sanācis doties uz ASV tādos tā kā prezentācijas braucienos, atbalsta meklējumu braucienos, jaunu attiecību dibināšanas, veicināšanas braucienos. Un viens no tādiem braucieniem mums ar Tomasu bija, ka mēs braucām uz Teksasu un tad tur arī uz Oklahomu, savā ziņā gan no mājvietas, gan arī pārstāvot nedaudz Baptistu savienību, kurai bija tāds noslēgts līgums ar Baptistu savienību Oklahomā. Un, lai nokļūtu no tām draudzēm un no tām draudžu tikšanās reizēm un visām tām vietām, mums vajag izīrēt mašīnu. Un mēs domājam, mēs ar Tomasu esam divatā, mums katram pa vienai somai lielajai, mums neko lielu nevajag, mēs, protams, ko lētāko, ko vien var dabūt īrē, neko dārgu mums nevajag, mēs paņemam. Un es nezinu, kāpēc un kā mēs toreiz ierodamies tajā nomā, un tur tāds, es nezinu, vai tas bija tāpēc, ka tas lidojuma laiks bija tāds vai kā, bet tur nevienam tur nav nekāda steiga, nav nekāda rinda, neviens baigi negaida. Un tas nomas, tas aģents, kurš tagad aizpild visus tos dokumentus, viņš saka, jums ir paveicies, es iedošu jums bezmaksas upgrade. Tātad respektīvi no visvienkāršākās parastās mašīnas mēs dabūsim kaut ko labāku. Labi, protams, kāpēc ne, jums nekas papildus nav jāmaksā. Un es neatceros marku, bet tas bija tāds Fordiņš, bet smuks Fordiņš, foršs Fordiņš, jauns Fordiņš. Un viena es atceros tāda forša lieta, kas viņam bija, viņam bija ne tikai kruīza kontrola, bet viņam bija tāda sistēma, ko turēja ielikt, ka tu brauc, un, piemēram, tu kruīza kontrolē brauc uz 90 vai 100, un priekšā kāds brauc uz 70, un tā mašīna automātiski samazina ātrumu uz 70. Tā, ka tu vari ieregulēt, cik tuvu tu viņai gribi piebraukt, bet tu nevari, principā, viņai ietriekties, kā aizdomāties. Un ja priekšējā mašīna sāk strauji bremzēt, tad es atceros, mums viens tāds gadījums bija, tur bija tāds priekšā sastrēgums, un strauji sabremzēja, un tas Fords un priekšējā logā ritīgi sarkana gaisma sāk mirdžināties. Tāda brīdināšanas sistēma par to, ka ir briesmas. Ja tur ir izveidots sistēma, ka tu brauc un tev palīdz norēģēt to, ka kaut kas var būt priekšā. Un mēs ikdienā sastopamies ar dažādām brīdināšanas sistēmām. Kādiem varbūt mājās ir dūmu detektori, vajag katram būt, starp citu. Bet viņš norēģē vai nu uz karstumu, vai nu uz dūmiem, reizēm nopūš sveci un norēģē, bet tā doma ir tāda palīdzēt tev pamanīt briesmas, palīdzēt pamanīt to, ka ir jāveic kaut kāda darbība. Mēs iespējams ziņās bieži dzirdam par šīm trauksmēm Ukrainā, kara trauksmēm, kur cilvēkiem atskan sirēna un viņi steidzās paslēpties tuvākajā bumbu patversmē vai metro stacijā vai kaut kur tālāk. Un arī šeit vēstulē romiešiem, un es arī izlasīšu šodien, mēs esam no 17. līdz 24. pantam. Pāvils raksta un viņš brīdina, vai viņš saka, ieslēdziet savu brīdināšanas sistēmu. 17. panta, vēstule romiešiem 16. nodaļā. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzīja pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairieties no tādiem. Jo tādi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam, un ar pieglaimīgu runu un skaistiem vārdiem pieviļ vientiesīgo sirds. Bet jūsu paklausība ir kļuvusi zinām visiem. Par jums es priecājos. Es gribu, lai jūs būtu gudri uz labo un bez viltus pret ļauno. Bet miera Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām. Mūsu kunga Jēzus žēlstība, lai ir ar jums. Jūs sveicina Timotejs, mans darba biedrs, kā arī Lūkijs, Jāsons, Sosipatrs, mani radinieki. Es Tercīs, kas pierakstīju šo vēstuli, sveicinu jūs kungā. Jūs sveicina Gājs, kas uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Jūs sveicina Erasts, pilsētas pārvaldnieks un Barālis Kvarts. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlstība, lai ir jums visiem. Pāvils saka, ieslēdziet savu brīdināšanas sistēmu. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet. Un viņš saka, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos, un uzmaniet tos, kuri rada piedauzību pret mācību. Tātad šķelšanās un piedauzību pret mācību. Pāvils brīdina, noslēdzot šo savu vēstuli romiešiem, viņš brīdina. Un ja mēs zinām, par ko vēstuli romiešiem ir, tad mēs saprotam, ka Pāvils šeit veido tādu kā kopsavilkumu.
Atcerieties, draudz Romā bija sadalīta starp jūdu kristiešiem un pagānu kristiešiem. Un tur bija šī spriedze starp to, cik daudz kristietim ir jāievēro jūdu tradīcijas un vai vispār tas ir jādara. Un tur bija šī mācība, kur Pāvils bija izklāstījis tik rūpīgi šajā vēstulē romiešiem. Un viņš saka, esiet uzmanīgi pret tiem, kas rada šķelšanos un rada piedaudzību pret mācību. Mūsu dzīvē ir kāds ļoti spēcīgs instruments. Dieva dots instruments, un tā ir izvēle. Tā ir Dieva dota dāvana, ka mēs varam darīt lietas nevis kā ieprogrammēti roboti, nevis tā kā visi citi to dara, bet mēs varam izvēlēties. Tā ir ļoti jaudīga lieta, un mēs to praktizējam. Es neatceros, kāds bija tas cipars, bet ārkārtīgi daudz reizes savā ikdienā. Sākot ar to, ka mēs izvēlamies atspiest modinātāju no rīta vai neatspiest, uzreiz kāpt vai nekāpt, vai kafiju dzert, vai tēju, vai kafiju ar pienu un cukuru, vai tikai ar pienu. Un tad mēs izvēlamies, ko mēs vilksim mugurā, tad mēs izvēlamies, kā mēs nonāksim šeit baznīcā, un tā tālāk, un tā joprojām daudz un dažādas izvēles visu laiku mūsu dzīvē. Un tā ir tāda spēcīga Dieva dāvana. Es ticu, ka tā ir daļa no tās Dieva līdzības, kas mūsos ir ieliktas, spēja izvēlēties. Un tajā pat laikā mūsu dzīvē mums ir jāatzīst, ka mums ir tik daudz lietas, kuras mēs neizvēlamies. Mēs neizvēlamies, kurā valstī mēs piedzimstam. Mēs neizvēlamies, kuriem vecākiem mēs piedzimstam. Un mēs neizvēlamies arī brāļus un māsas, ja mums tādi ir. Mēs neizvēlamies. Mēs neizvēlamies pat savu vārdu. Un arī draudzē esot, mēs neizvēlamies, ar ko mēs kopā būsim. Mēs, protams, varam aiziet uz kādu citu draudzi un pateikt, mājvietā mācītājs nav foršs, vai bērni pa skaļu, vai pielūgsmi pa mierīgu, vai nezinu, tur rokas cilvēki neceļ, vai vēl kaut kā citādāk. Un mēs varam aiziet uz citu lokālu draudzi, uz citu baptistu draudzi. Mums atkal daudz izvēles. Bet, ja mēs tā skatāmies bibliski, un arī tas, ko Mārcis lasīja šo vēstuli korintiešiem, kur Pāvils saka, mēs nevaram teikt, tu man neesi vajadzīgs. Mēs nevaram teikt, es tevi negribu. Tev šeit nav vietas. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīgs. Mēs, man liekas, to Dievu doto dāvanu, kas ir izvēle, esam ienesuši jau ārpus tām Dieva noliktajām robežām. Un liekas, mēs varam izvēlēties, ar ko kopā un kad mēs pielūgsim Dievu. Un ja tie pārējie atbilst manām kaut kādām ekspektācijām un prasībām, kaut kādam manam domu gājienam, manam uzskatam, tad viņi drīkst šeit palikt. Bet ja nē, tad viņiem ir laiks doties prom. Un ja viņi nedodas prom, tad beigās es došos prom. Mums jābūt uzmanīgiem, ka šī domāšana nesāk valdīt mūsos. Man liekas, mūsdienās ir vieglāk nekā jebkad iepriekš dzīvot ilūzijā, ka es varu izvēlēties savus brāļus un māsas Kristu. Gal galā es varu vispār pat uz dievkalpojumu neiet, palikt mājās, un man ir desmitiem, ja ne pat simtiem pieejami dažādi dievkalpojumi, kurus es varu skatīties. Un es varu izvēlēties, un es varu iesākt dievkalpojumu Matejā, pa vidu būt Āgenskalnā un pabeigt Vīlandē. Un tas viss neizejot no savas mājas. Tas ir tik forši. Un man pat nav vajadzīgs liels televizors. Es to visu varu nest sev līdzi kabatā. Tas nozīmē, ka es varu pat nebūt mājās. Es varu būt kafejnīcā, pludmalē, spā zonā. Es taču varu izvēlēties, kā man ērtāk. Bet Pāvils raksta, acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīga. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīga. Mīļie brāļi un māsas, un es negribu teikt, ka jums jābūt katru svētdienu dievkalpojumā klātienē,
lai tur vai kas un citādāk jūs neesat derīgi, tas nav tas, ko es gribu pateikt. Bet tu nevari teikt, man viņš nav vajadzīgs. Tu nevari teikt, man tas nav vajadzīgs. Šodien sludinās ne tas, kur es gribēju dzirdēt, man tas nav vajadzīgs. Bībele saka, tu nedrīkst tā teikt. Tev nav tādas iespējas tu izvēlēties. Jā, Dievs vada mūs reizēm mainīt draudzes. Dievs mani atveda šeit ar aicinājumu no Vīlandes draudzes uz šejieni. Bet tas nebija tāpēc, ka man Vīlandē kaut kas nepatika. Gluži otrādi, man tajā brīdī likās, ka Vīlande ir brīnišķīga draudze. Man joprojām tā liekas. Bet Dievs man veda šeit ar aicinājumu. Un var gadīties, ka tu maini dzīvesvietu un tev tīri praktiski ir tuvāk būt kopā ar citiem cilvēkiem. Var gadīties, ka Dievs ir vedis tev kādā citā sezonā un ir praktiskāk pielūgt un slavēt Dievu un būt sadraudzībā ar citiem cilvēkiem. Nav runa par to. Bet runa ir par to, ka tu nevari ienākt un teikt, man draudz nav vajadzīga, man tas nav vajadzīgs, man tas nav vajadzīgs, man tas nav vajadzīgs. Tā ir pievilšana, tie ir māņi, tā ir tāda maldīga domāšana. Tā nav bibliskā mācība. Un Pāvils saka, viņš pat lūdz, viņš saka, uzmani tos, kas rada šķelšanos. Uzmani tos, kas dzīvo ar šādu domāšanas veidu. Vienotība Dievam ir ļoti svarīga. Vienotība draudzē Dievam ir ļoti svarīga. Vienotība ir kaut kas, kas Dievs ir pats sevī. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka Jēzus lūdz savu debesu tēvu, viņš lūdz viņu par sevi, viņš lūdz viņu par mācekļiem. Un viņš saka, es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens, itin kā tu, Tēvs manī un es tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu man esi sūtījis. Jēzus lūdz to, viņš saka, vienotība draudzē ir svarīga, tāpēc, kad vienotība Dievā tiek atspoguļot tajā, kā cilvēki draudzē izturās viens pret otru. Tas nav par tevi. Un es zinu, ka to grūti saprast, jo mēs visu skatāmies caur sevi. Kā es šodien jutos, ko es šodien dzirdēju, vai man patika, vai man nepatika. Dažādas citas lietas, bet tas nav par tevi. Tas ir par mūsu dabas tēvu. Tas ir par mūsu kungu Jēzu Kristu, kuri ir vienoti savā starpā. Viņos nav nekādas šķelšanās. Un mūsu vienotība mūsu starpā atspoguļo to, kāds ir Dievs. Cilvēki skatās uz mums, un varbūt pat neapzināti viņi izdara lēmumu par to, kāds ir Dievs. Ja mēs varam viens otru aprunāt aiz muguras, ja mēs varam viens otram pateikt, tu man neesi vajadzīgs, ja mēs varam viens otru ignorēt un vēl dažādas nejaukas lietas darīt, cilvēks skatās un saka, tāds ir viņa Dievs. Tādam Dievam viņa kalpo. Un mēs visi zinām, ka mēs nedzīvojam perfektā pasaulē. Mēs visi zinām, ka mēs darām viens otram pāri. Es šajā rītā ar savu muti neapdomīgi izdarīju kādam pāri. Nav runa par to, ka mēs dzīvojam tagad perfekts dzīves un drebam, Dieva žēlastība ir pār mums. Bet tas, ko Dievs vēlas, lai mēs saprastu, un ne tikai saprastu, bet lai mēs ar rūpēm par to domātu, ir, ka pielūkojiet tās lietas, kas nes šķelšanos jūsu vidū. Ja jūs atceraties gada sākumu, arī pilnspulcē mēs par to runājām. Mēs veicām šo draudzes izvērtēšanu, un tur bija tas parādījās, kad ir šī burkšķēšana, šī neapmierinātība, ir šī neatrisinātie konflikti cilvēku starpā. Un tas, ko mēs darījām, mēs centāmies viņus risināt, un mēs cenšamies joprojām viņus risināt, bet tas, ko mēs arī runājām, mēs sakam, tam ir jāpieliek punkts. Un mēs risinām konflikts maksimāli ātri un maksimāli, kā mēs to spējam. Ar Dievu palīdzību,
lai viņš mums palīdz. Kad mēs dzīvojam mīlestībā viens pret otru, tas ir spēcīgākais evaņģēlija arguments. Iepriekšējā svētdienā Čets par to runāja. Čets runāja par evaņģelizāciju, ka mums ir jāiet un jāieraug tā sāpe un tā vajadzība pasaulē. Un viņš arī minēja to, ka ja tu mīlēsi savus brāļus un māsas, tu jau būsi pasludinājis evaņģēliju šajā pasaulē. Varbūt tev nav tie gudrākie vārdi, ko pateikt, un varbūt tu nespēji cilvēkam līdz galam izskaidrot, kā iespējams, ka Jēzus ir augšām cēlies, vai ka viņš ir 100% Dievs un 100% cilvēks, un kā tas vispār strādā. Bet ja tu mīlēsi savus brāļus un māsas, tu jau būsi pasludinājis evaņģēliju. Jēzus saka, ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Šķiet, ka es jau to esmu teicis, bet man liekas, ka tas ļoti labi iedarās arī šajā. Mans brālis, man ir 10 gadus vecāks brālis, un es līdz galam nesaprotu tos iemeslus, kāpēc, bet viņš ir ļoti atturīgs pret draudzi, lai neteikt vairāk. Un es atceros kādu sarunu man ar viņu, viņa garāžā, viņš ir mehāniķis, un mēs runājam tās lietas, kaut kādas, neatceros par to tematu, un viņš saka, tavās kāzās es beidzot sapratu, kāpēc tev tā draudze ir vajadzīga. Un manas kāzas joprojām man ir noslēpums. Marta man joprojām neko nestāst par to, kā viņa ar komandu dabūja to gatavu. Bet ar apmēram budžetu tuvu nulei mums bija pie 100 kāzu viesiem, mums bija bagātīgi klāts galds, mums bija prieks un līgsmība un dāvanas. Manai ģimenei nebija jāņem kredīts, un viņi varēja ierasties un baudīt. Un 3 gadus vēlāk man brālis saka, tavās kāzās es sapratu, kāpēc tev ir vajadzīga draudze. Mūsu kāzām burtiski cilvēki nāca ar ēdieniem, ar groziņiem. Un kāds tajā brīdī teica, un tas ir apkaunojums, ka tu nespēji sev samaksāt par kāzām. 3 gadus vēlāk man brālis saka, es beidzot sapratu, kāpēc tev ir vajadzīga draudze. No tās mīlestības, ko mēs saņēmām, es un Ruta, ko mēs tajā dienā saņēmām, no tās mīlestības mūsu starpā, cilvēki pateiks, ka jūs esat mani mācekļi. No tās mīlestības mūsu starpā mans brālis ieraudzīja, ka šie cilvēki ir Kristus mācekļi. Tā ir spēcīga liecība. Un tāpēc šī vienotība, viņa ir ārkārtīgi svarīga Dievam. Šī vienotība ir kaut kas, kas parāda to, kas Dievs ir. Mums ir jāuzmanās, ka mums ir jāieslēdz mūsu brīdināšanas sistēma. Mums ir jāuzmanās, ka mēs nepadarām mūsu ticību, mūsu draudzes dzīvi kā tādu, tas ir starp mani un Dievu. Un labi, tajā svētdienā ir arī citi cilvēki, bet tas ir mēs tā atnācām kā uz teātru vai koncertu un aizgājām. Mīlestības mūsu starpā. Un mēs neizvēlamies atcerēties tos cilvēkus. Un vēl viena lieta, pret ko Pāvils saka, mums būt uzmanīgiem, ir sagrozīt mācību. Un arī mācību mēs neizvēlamies. Un šis ir varbūt nedaudz trikīgi, kādu no jums domā, kā neizvēlamies. Velti mēs esam baptisti, vai ne? Mēs neesam luterāņi, mēs neesam katoļi, mēs neesam pareizticīgie vai vasarsvētki, mēs esam baptisti. Mēs kaut kādā ziņā izvēlamies to mācību. Mēs izvēlamies draudzi pēc mācības, pēc tā, kur mēs sevi redzam. Bet realitātē raksti nosaka to, kāda ir mācība. Mums ir jāsaprot, mūsu izpratne nav pilnīga un perfekta. Bet mēs pēc labākās sirdsapziņas tuvojamies tajā, kas ir rakstīts rakstos, un sakam, tas ir tas, kā mēs to saprotam. Mums ir jābūt uzticamiem nevis baptismam, nevis luterānismam vai protestantismam, bet Dieva vārdam. Mācība. Viņš saka, esiet uzmanīgi pret tiem, kas sagroza mācību, ko esat saņēmuši. Kas ir tā mācība, ko romieši bija saņēmuši? Kas ir tas pats pamats kristīgajai mācībai? Un vēstures gaitā kristīgā draudze ir vairāk kārt noformulējusi tādas ticības apliecības, kā viena no pirmajām tiek uzskatīta apustuļu ticības apliecība, vēlāk Nīkajas ticības apliecība. Tas ir tāds interesants dokuments, ieguglējiet,
kur sanāca agrīnā draudze kopā un teica, kas tad ir tas, kam mēs ticam. Jo apkārt bija dažādi vīri un sievas, kas sludināja dažādas lietas par to, kas ir Kristus. Viņiem vajadzēja nonākt kopā un nodefinēt un teikt, šis ir tas, kam mēs ticam. Un es gribu uzsvērt 5 punktus. Mūsu draudze arī, starp citu, ir ticības apliecība. Ja, mājaslapā ir pieejama sadaļā draudze, tur ir ticības apliecība, 12 punkti. Mums likās, tas ir tas kodols, ko arī mums ir svarīgi noformulēt. Bet es gribu pateikt 5, bez kuriem kristietība vairs nav kristietība. 5 punktus, kur ir jāturas atvērtā rokā un bez kuriem mēs nevaram. Un pirmais punkts ir trīsvienība. Kristietība māca, ka ir viens Dievs, kurš mūžīgi pastāv 3 atšķirīgās personās. Tēvs, Dēls Jēzus Kristus un Svētais Gars. Un šī trīsvienība ir teoloģijas stūrakmens, kas definē Dieva dabu, to, kāds Dievs ir. Kur ir šī vienotība, kur ir šī mīlestība, kur ir šī sadraudzība Dievam sevī pašā. Matemātiski neiespējami, racionāli nevienmēr izskaidrojami. Mēs varam tikai norādīt uz lietām, kas rakstos un dzīvē mums parāda to, kas šis ir. Bet tas ir absolūti svarīgs pamats, trīsvienība. Nākamā lieta ir Jēzus Kristus dievišķība un cilvēcība. Jēzus Kristus ir 100% Dievs un 100% cilvēks. Viņš nebija pa pusē Dievs, pa pusē cilvēks. Viņš bija 100% Dievs, 100% cilvēks. Atkal, matemātiski liekas, nevar būt kaut kas viens vesels, bet 200%. Bet tas ir viens no centrālajiem uzskatiem, ka Jēzus Kristus ir gan pilnīgi dievišķs, gan pilnīgi cilvēcisks. Ja Jēzus nebija dievišķs, tad viņš nevar mūs izglābt no mūsu grēkiem. Ja Jēzus nebija cilvēks, viņš nevar mūs pārstāvēt pie krusta par mūsu grēkiem. Tas ir absolūts svarīgs pamats. Nākamā lieta ir nāve, Jēzus Kristus nāve un augšām celšanās. Jēzus nāves krusta bija izpirkuma upuris par cilvēku grēkiem. Viņa augšām celšanās ir galīgā uzvara pār grēku un nāvi, apstiprinot viņa dievišķo autoritāti un dodot cerību uz mūžīgo dzīvību. Ja Kristus nav augšām cēlies, mēs joprojām esam savos grēkos. Ja Kristus nav nomiris, tad nav upuri par mūsu grēkiem. Tas ir absolūti svarīgs pamats mūsu ticībai. Nākamais ir pestīšana no žēlastības caur ticību. Kristietība māca, ka pestīšana ir Dieva dāvana, piešķirta viņa žēlastības dēļ, caur ticību Jēzum Kristum, nevis caur pūlēm vai mūsu darbiem. Mēs iegūstam glābšanu, tiekam atbrīvot no saviem grēkiem vai sodu par saviem grēkiem, tāpēc, ka mēs uzticam savu dzīvi Jēzum Kristum. Viņš ir vienīgais izlīguma ceļš pie debes Tēva. Mēs nevaram to nopelnīt, mēs nevaram to atstrādāt, mēs nav iespējams izdarīt pietiekami daudz labu darbu. Vienīgais ceļš pie Dieva ir caur Jēzu Kristu. Mēs uzticamies viņam. Tas nav no mūsu darbiem. Un visbeidzot, 5. punkts – raksta autoritāte. Mēs kā kristieši ticam, ka Bībele ir Dieva iedvests vārds, kas kalpo kā galīgā autoritāte ticībai un dzīves praksē. Un lai gan dažādas konfesijas interpretē šos rakstus dažādos veidos, visas kristīgās konfesijas pieņem svētos rakstus kā galīgo Dieva vadību un gribas izpausmi. Tas, kā mēs to saprotam, var atšķirties. Bet tas, ka mēs apgalvojam, ka tā ir galīgā autoritāte, nedrīkst atšķirties. Dieva vārds. Jo, ja mēs to paņemam prom, tad kur ir pamats? Es izdomāju, ko es gribu. Es sludinu, ko es gribu. Dieva vārds. Šīs 5 lietas. Un tas nenozīmē, ka citas nav svarīgas. Arī mums draudzē, kā jūs teicat, ir 12 punkti ticības apliecībā. Bet šīs 5 lietas ir tās, ja kaut viena no viņām paņem prom, tā vairs nav kristietība.
Tāpēc mormoņu baznīca, jehoviešu baznīca, lai gan viņi sludina līdzīgas lietas, izklausās ļoti līdzīgi, tās nav daļa no kristīgās kustības. Tāpēc, ka viņiem trūkst kāds no šiem 5 punktiem. Mācība. Mācība mums ir jāatver stingri. Mēs nevaram no tās atkāpties. 14. nodaļā Pāvils rakstīja par to, ka neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Šeit pat Romiešu vēstulē Pāvils rakstīja, neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Un tas, kas mums ir jāmācās atšķirt, ir, kur ir mūsu viedoklis un kur ir tas, ko raksti mums māca. Kur ir mans viedoklis un skatījums uz lietām un kur ir tas, ko Dieva vārds saka par manu dzīvi. Un par viedokļiem mēs varam, un es pat teiktu, mums pat vajag mīlestībā diskutēt. Par viedokļiem mums vajag apsēsties un teikt, tu domā tā, pastāst man, kāpēc. Un es tev pateikšu, kāpēc es domāju citādāk. Un mēs varam diskutēt par to, kādai mūzikai būtu jābūt baznīcā, par to, kā būtu jāģērbjās, par to, par kādu politisko partiju būtu jābalso. Bet rakstu patiesības ir jāsargā. Rakstu patiesības ir jātur dārgas un jāsaka, tas ir tas, ko Dievs ir atklājis savā vārdā. Un, diemžēl, dzīvē mums bieži sanāk otrādi. Par savu viedokli un savu pārliecību mēs esam gatavi mirt. Covid pandēmija mums to parādīja. Mēs esam gatavi iestāties un stāvēt stipri par medicīniskiem jautājumiem. Un, ja tu man nepiekrīti, es iešu prom no šīs draudzes. Bet mācība mums katram var būt sava. Tas ir tas, kā es izprotu Dievu. Tas ir tas, kā es ticu, tas ir tas, kā es viņam tuvojos. Mēs bieži vien uz to paskatāmies pilnīgi otrādi. Man ļoti patīk viena lieta, ko Trinity draudze Amerikā dara šajās nedēļās. Jūs zināt, 5. novembrī viņiem ir prezidenta vēlēšanas Amerikā. Tas ir tāds ārkārtīgi dalošs jautājums. Vai nu tu esi republikāns, vai nu tu esi demokrāts, vai nu tu balso par Kamalu Harisu, vai arī tu balso par Donaldu Trumpu, vai tu esi pār, vai tu esi pret. Tas ir ļoti, ja tur parunā, paskaties, kā Amerikas sabiedrība veidojas, viņa ļoti, ļoti polarizējusies. Un Trinity, mūsu brāļi un māsas savā drosmē, ir izdomājuši, ka tagad pirms vēlēšanām viņi taisīs diskusiju. Jā, tas ir viņa plakāts. Jā, viņi saka politika un Dieva valstība. Bet tas, kas man ļoti patīk šajā, viņi ir sapratuši, ka politika ir viedokļi. Un viedokļi mums var atšķirties. Un mums katram var būt labi argumenti, kāpēc balsot vai nebalsot par vienu vai otru partiju. Un ja jūs zinat kaut ko par Ameriku, tad republikāņu simbols ir zilonis un demokrāta simbols ir ēzelis. Tas nākot no kādas vēsturiskas karikatūras, un es tur bišķi palasīju, bet neiedziļināsimies, bet tas, kas man patīk, tur ir daudz ziloņi un tur daudz ēzeļi. Bet tur ir viens jērs. Tur ir viens jērs, kurš ir viss centrā. Tu vari izvēlēties savu politisko piedarību, tu vari izvēlēties, par ko tu balsos. Nāc un parunāsim par to. Bet Jēzus Kristus ir centrā. Jērs, nevainīgais jērs, kurš tika upurēts par maniem un taviem grēkiem, viņš ir visa centrā. Dievs ir lielāks par politiku. Dieva spēks, vienojošais spēks ir lielāks nekā tas, kas mūs šķir vienu no otra. Dieva spēks ir lielāks par medicīniskiem jautājumiem, mūsu uztveri par vakcīnām un Covidu. Dieva spēks ir lielāks. Vai tā ir mūsu dzīvē? Pāvils mudina un saka, ieslēdziet savu brīdināšanas sistēmu par tiem, kas rada šķelšanos un tiem, kas rada piedauzību pret mācību. Un viņš patiesībā saka, ka tie nemaz nav kristieši, kas rada šķelšanos. Pāvils raksta, ka viņi nekalpo kungam Jēzum Kristum, bet viņi kalpo savam vēderam. Viņi kalpo savai patikai. Viņi kalpo savai politiskai partijai. Viņi kalpo savai gaumei. Viņi kalpo savam lepnumam.
Pāvils mudina romiešus no tādiem izvairīties. Pāvils mudina romiešus no tādiem izvairīties. Un Pāvils vairāk kārtīgi savās vēstulēs ir rakstījis par tiem, kur rada šo šķelšanos, kur nošķiras no draudzes. Pirmajā vēstulē korintiešiem 5. nodaļā, no 9. panta, Pāvils raksta: es jums vēstulē rakstīju, lai jūs nesējaties ar netikļiem un nedomāju ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgajiem laupītājiem vai elku pielūdzējiem vispār. Tad jau jums vajadzētu šo pasauli pamest. Es jums rakstīju, nesējieties ar kādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs. Tāds, kas kalpo elkiem, kas runā rupjības, kas ir dzērājs vai laupītājs. Pāvils raksta, tādu pat neēdiet kopā. Kādēļ gan, lai es tiesātu tos, kas ārā, vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā tiesās Dievs, izmetiet ļauno no pašu vidus. Pāvils raksta, viņš apzinās, viņš saka, ja mēs gribētu nošķirties, kā mēs reizēm domājam, svēts ir nošķirts, un līdz ar to mēs nošķiramies no šīs ļaunās pasaules, tad mums vajadzētu šo pasauli pamest. Jo mēs visi esam grēkojuši, mums visiem trūks dievišķās godības. Bet viņš saka, nošķirieties no tiem, kuri slēpjas aiz dievbijības, bet tajā nedzīvo. Nošķiroties no tiem, kuri saka, ka Jēzus ir kungs, bet tajā brīdī, kad Jēzus viņam saka kaut ko darīt, viņš saka, es tā negribu. Es gribu darīt tā, kā es gribu. Mēs reti runājam par draudzes disciplīnu, un savā ziņā tas ir labi, ka mums nav bijis daudz jārunā par draudzes disciplīnu. Bet mēs redzam, ka Bībelē tā tiek minēta visai bieži. Patiesībā, ja nebūtu problēmu, ja nebūtu vajadzīgi ieviest disciplīnu, Pāvils nebūtu rakstījis savas vēstules. Vai arī tāds vēstules būtu ļoti īss. Viņš rakstītu, es, Pāvils, Dieva kalps un apustulis, sūtu jums sveicienus no Timoteja, Jēzus Kristus vārdā. Paldies, ka jūs visi dzīvojat ideālas dzīves. Sveiciniet Timoteju, Titu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ja? Un visas vēstules būtu tādas uz plaukstas uzrakstītas. Bet nē, tur bija problēmas, tur bija izaicinājumi, tur bija lietas, ar kuras vajadzēja risināt. Un Pāvils, kā Dieva apustulis, kā šo draudžu, lielu daļu draudžu dibinātājs, vai romiešu gadījumā viņš tur nebija bijis, bet viņš tur gribēja būt. Viņš raksta vēstuli. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā mums patiesībā ir iedots tas, kā draudzes disciplīnā jānotiek. Jēzus saka, ja tavs brālis par tevi grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja tu redzi, ka kāds cilvēks nedzīvo pēc tā, kas ir rakstīts rakstos, ja tu redzi, ka kāds cilvēks nedzīvo pēc tā, ko viņš pats apgalvo, ja tu redzi, ka kāds cilvēks par tevi grēko, ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Nevis rakstīja publisku lūgšanu vajadzību par to ļaunumu, ko viņš ir izdarījis. Ja? Mēs jau zinām, ka kristieši nebaumo, viņi vienkārši lūgšanas sūta, lūgšanu vajadzības, kur apraksta visu briesmīgo. Nevis sūdzies kādam citam, bet ej un uzrunā šo brāli vai māsu. Un ja viņš tev klausa, tu savu brāli esi atguvis. Tā vēlme ir nevis pierādīt savu taisnību vai parādīt, cik tu nabadzīgs esi cietis, bet tā vēlme ir, ka viņš atgriežas pie Dieva. Ka viņš atgriežas pie Dieva mīlestības savā dzīvē. Bet ja viņš neklaus, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja nekas nemainās, tu nāc, uzmeklē mācītāju, draudzes padomi, kādus cienītus brāļus vai māsas, kur varbūt arī nedaudz saprot šo situāciju, un tu saki, Klau, es redzu, ka šī mācība nav no Dieva, un es mēģināju ar šo cilvēku runāt, un nekas nenotika. Un nevis, ka tu tagad savāc savā pusē atbalstītājs un ej virsū, bet kad pieaicini lieciniekus un mīlestībā vēlies pamācīt. Un ja arī tad viņš neklaus, tad saki to draudzēji, un ja viņš neklaus draudzēji, tad tu uzskati viņu par pagānu vai muitnieku. Tad tu saproti, ka šis cilvēks nestaigā Kristus ceļus. Kā Pāvils saka, viņi nekalpo kungam, viņi kalpo paši sev. Un ir brīži, ka tev jāsaka piedod, bet tu nevari būt mūsu sadraudzībā. Tu nevari būt tajā vienotībā, jo tu neievēro to vienotību. Tu šķel, tu lauz, tu bojā.
Mēs gribam būt mīlestībā, un tas nozīmē risināt šīs lietas, un reizēm tas nozīmē risināt lietas ilgstoši un piedalīties šajās sarunās un meklēt izlīgumu. Bet ja tu nevēlies, ja tu to ignorē, tu nevari piedalīties, tu nevari būt. Un tas šķiet pretēji tam, ko Dievs saka, jo Dievs grib, ka visi nāktu pie grēku atziņas. Dievs grib, ka visi iemantotu glābšanu. Bet, ja cilvēks atsakās, viņš ignorē to, ko Dievs ir teicis. Dievs, lūk, šeit ir pateicis veidu, kā to risināt. Tātad vispirms pamāc viens pret vienu, tad pieaicina liecinieks, bet, ja nepieciešams, cel to draudzes priekšā. Un mērķis nav kādu izstumt vai izmest, bet mērķis ir, kad būtu šī vienotība, kas Dievam ir tik svarīga. Ka būtu šī mācība, kas Dievam ir tik svarīga. Draudzes disciplīnas mērķis ir rūpes un mīlestība. Vienotība un mācība ir nepieciešama kristiešu dzīves līdzsvaram. Jo ja mums ir vienotība bez mācības, mēs sakam, nav svarīgi, ko tu domā, nav svarīgi, kā tu skaties uz Jēzu, nav svarīgi, ko tu uzskati par grēku. Galvenais ir mīlestība. Love is love, ja? Tad tā nav draudzes, tas tāds hipiju klubiņš, kur nav nekas, kas mūs vieno, kas pasaka, kam tad mēs īsti ticam. Galvenais, ka mēs te jūtamies labi. Ja, galvenais, ka ir peace, ja, miers un mīlestība, un viss ir labi. Bet ja ir mācība, bet nav vienotības, ja nav šīs mīlestības, tad draudze kļūst par augstprātīgu farizeju sektu. Ja ir mācība, bet nav šīs vienotības, ja nav šīs rūpes vienam par otru, ja nav tā sāpe par to, ka otram sāp, tad mēs kļūstam tikpat paštaisni un pareizi, cik farizeji. Mēs jau zinām, ko Dieva vārds, kā Jēzus izturējās pret viņiem. Jēzus viņus nemitīgi izaicināja. Un mēs kļūstam paštaisni ne tikai savā dzīvē, mēs kļūstam paštaisni viens pret otru, mums neparādam nekādu žēlstību, mums vienkārši ir reku mērauklu, un ja tu to nesasniedz, tad ārā, un mēs tādi paši kļūstam pret pasauli. Un tā vietā, lai mums būtu līdzjūtība, lai mums būtu ilgas piedzīvot to, ka citi cilvēki iepazīst Jēzu Kristu, mēs esam dusmīgi un paštaisni un runājam sliktu. Bet pēc tam, kad Pāvils ir brīdinājis draudzi Romā, viņš saka, ieslēdziet savu brīdināšanas sistēmu, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un kas atkāpjas no mācības. Viņš uzslavē viņus par ko? Par ko viņš viņus uzslavē? Par ticību, par radikālu nodošanos, par brīnišķīgu slavēšanu. Nē, viņš viņus uzslavē par paklausību. Par paklausību. Un Pāvilam ticība ir te vienlīdzība ar paklausību. Vēstulē Romiešiem 1. nodaļā, kad Pāvils iesāk šo vēstuli, viņš saka, caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības, paklausības vest visas tautas. Pāvils uzslavē romiešus par paklausību. Viņš saka, caur Jēzu mēs esam saņēmuši šo žēlastību pie ticības, paklausības vest visas tautas. Ticība nav tikai iekšēja sajūta. Ticība nav kaut kas tikai garīgs tavā dzīvē. Ticībai jābūt taustāmai. Te ir jābūt ar kaut kādiem augļiem. Un ir svarīgi ne tikai zināt par Dievu, dzirdēt par Dievu, runāt par Dievu, dziedāt par Dievu, bet ir svarīgi dzīvot saskaņā ar Dievu gribu. Ticības paklausība. Un es mēģināšu pastāstīt, manuprāt, ļoti labu ideju par to, ko tas nozīmē ikdienā. Psihiatrs Kurts Tomsons, kurš ir arī kristietis, mīl Dievu, man bija iespēja viņu dzirdēt klātienē viņa lekciju tajā konferencē, kurā es biju septembrī. Bet viņam arī ir podkāsts, kas saucās Being Known, jeb, ka tevi pazīst. Un vienā no šīm podkāstu epizodēm viņš runā par to, kā Dievs ir izveidojis cilvēku smadzenes. Un viņš runā par to, ka cilvēku smadzenēs ir neironi, kur ir savienoti ar sinapsēm. Un neironi savā starpā tiek savienoti un veidojas tāds neironu tīkls. Piemēram, ja zīdainis, no agras bērnības zīdainis ir izsalcis, viņš raud. Un ja viņš raud, pienāk viņa aprūpētājs, parasti mamma vai tētis, citreiz kāds cits, un iedod viņam paēst. Viņa smadzenēs izveidojas sinapses starp neironiem. Man ir vajadzība, kāds to apmierina.
man ir vajadzība, kāds to apmierina. Tas pats ir ar pamperu, tas pats ir ar to, ja bērns ir noskumis, viņš nāk un saka, man sāp, man skumji, man grib, un viņš tiek samīļots. Viņā izveidojas šī taciņa, man ir vajadzība, un man ir rezultāts. Un jo biežāk šī darbība atkārtojas, jo spēcīgāks ir šis savienojums. Jo biežāk iet pa taku, ja, tā līdzība ir tāda, iedomājies, ka tu ieraugi aizaugušu pļāvu līdz viduklim. Pirmais, kurš iet ir grūti, jo ir gara zāle, viss ir aizaudzis. Bet otrais, kurš nāk, viņš jau redz, reku, te tā zāle ir noliekta, man ir vieglāk iet nevis pa savu kaut kādu ceļu, bet es iešu pa to taciņu, kur iestaigāt. Trešais, ceturtais nāk, tur jau veidojas tāda labi nomīta. Ja noiet kāds 100, ja tad tur zāles vairs nav, zāle visu apkārt, tur ir dubļi. Pēc gadiem 20, tā kā Kurts Tomsons teica, pēc gadiem 20 tur ir šoseja uzbūvēta. Ja, acīm redzot, cilvēkiem tur vajadzēja nonākt. Mūsu smadzenēs ir tāpat. Sākumā ir sarežģīti, grūti kaut kādas lietas darīt un šīs sinapses izveidot. Bet jo biežāk mēs šīs lietas darām, jo vieglāk pa to ir iet. Ja? Ir vieglāk iet pa šoseju, kur ir noasfaltāts labs plats ceļš, nekā iet pa kaut kādiem meža brikšņiem. Respektīvi, jo biežāk tu lasi Bībeli, jo vieglāk to paliek darīt. Jo biežāk tu lūdz Dievu, jo vieglāk to paliek darīt. Jo biežāk tu esi kopā ar brāļiem un māsām draudzē, jo vieglāk to ir darīt. Jo biežāk tu maksā nodokļus, jo vieglāk to paliek darīt. Jo biežāk tu saki mīlestības vārdus pret savu tuvāko, pret vīru, sievu, pret saviem bērniem, jo vieglāk to paliek darīt. Jo biežāk tu izvēlies veselīgas lietas savā dzīvē, jo vieglāk to paliek darīt. Un viņš saka, ka patiesībā ir labāk, ja tu dari šīs lietas bieži, kaut vai nedaudz, bet bieži, nekā tad, ja tu dari reti un uzreiz. Man liekas, ka Dievs vispār to ir iekārtojis. Ir veselīgāk ēst pa mazām porcijām biežāk, nekā vienreiz dienā ritīgi pieēsties. Tas nozīmē, ka ir veselīgāk, ja tu, piemēram, velti laiku Dievam katru dienu 10-15 minūtes. Nekā tad, ja tu par viņu aizmirsti veselu mēnesi un saki, pats, laikam, esmu parādā, vajag tagad 2 stundu lūkšanu pastaigā iet, lai iekavētu. Un tā ir paklausība. Tā ir paklausība. Turpināt darīt pareizās lietas atkal un atkal un atkal. Un Pāvils saka un uzteic romiešus par ticības paklausību. Mēs iestaigājam šīs taciņas. Un, protams, tas attiecas arī uz neveselīgiem lietām mūsu dzīvē. Jo biežāk mēs tās darām, jo dziļāk tās iesēžas mūsu smadzenēs. Tāpēc ir grūti cīnīties ar atkarībām. Jo biežāk mēs tās darām, jo dziļāk tās iestājas mūsu smadzenēs. Mūsu agrīnā brīdināšanas sistēma prasa mums regulāri sevi piepildīt ar labām lietām. Mūsu agrīnā brīdināšanas sistēma, lai viņa strādātu labi, tā prasa mums sevi piepildīt ar labām lietām. Regulāri. Un šajā kontekstā mēs domājam par vienotību, par skaidru mācību. Un tāpēc Pāvils turpina, viņš saka, esiet gudri uz labu, bez viltus pret ļauno. Piepildiet savu dzīvi ar labām lietām. Esiet gudri uz labu. Un bez viltus, bez ļaunā. Beidziet izshēmot sev ceļu. Un tad ir šis apsolījums, ko Pāvils saka, miera Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām. Mans jautājums mums katram šodien ir, kas ir tavi paklausības darbi? Kas ir tava ticības paklausība, ko tu praktizēsi ikdienā? Lai tava brīdināšanas sistēma, lai mūsu draudzes brīdināšanas sistēma darbotos pareizi. Kas ir tavi paklausības darbi, kas vairos kristiešu mīlestību? Un kas stiprinās mācības patiesību. Kas ir tava ticības paklausība? Kas ir tās praktiskās lietas? Kristīna šodien stāstīs liecību par ziedošanu.
lūkšana, būšana kopā ar brāļiem un māsām, varbūt savas istabas sakārtošana, labu lietu teikšana. Kas ir tā tava ticības paklausība, uz ko Dievs tev šodien aicina? Kas ir tas tavs pienesums, tavs ieguldījums, kas būs svētīgs gan tavā dzīvē, kas izveidosies par lielu tuneli, kurā var plūst svētība, bet tas pienesums arī draudzē. Kas ir kaut kādas lietas, kas tev ir jāmaina? Kaut kādas taciņas, kuras tu esi iestaigājis, kas ir neveselīgs. Neveselīgs ne tikai tev, bet neveselīgs arī draudzē. Varbūt tā ir kāda attieksme, kas tev ir pret kādiem cilvēkiem vai pret draudzi kopumā. Varbūt tās ir kādas neveselīgas lietas vai vielas, kuras tu lieto. Varbūt tie ir pieredumi, kādi vārdi, kurus tu mēdz izteikt neapdomīgi. Kas ir tā tava ticības paklausība, kur tev ir jāmainās? Dievs apsola, ka viņš samīs sātanu zem mūsu kājām. Viņš apsola, ka viņš nāk mums palīgā. Viņš apsola, ka viņš būs ar mums līdz laiku beigām. Nav tā, ka Dievs vienkārši saka, tiec ar sevi galā. Dievs ieaicina mūs nākt pie viņa. Man liekas, tā ir mana ticības paklausība, par ko man ir jādomā. Tik daudz, ko gribas darīt, un tik maz paliek laika, lai vienkārši būtu debesu Tēva klātbūtnē. Lai būtu tajā mirklī ar brāļiem un māsām, lai būtu tajā mirklī ar saviem bērniem. Un paldies Dievam par viņa žēlstību, kurš reizēm salauž un reizēm pieļauj kādas sāpes, lai mēs tiktu atgriezti pie ticības paklausības. Ka mūsu brīdināšanas sistēma var nostrādāt laikus, pirms mēs vēl esam cietuši kādā avārijā, pirms mēs esam piedzīvojuši ugunsgrēku savā dzīvē, pirms mēs esam pakļauti briesmām. Ka mēs varam ieguldīt tajos ticības darbos.